šeit dzīvo Aivars Plēns. Un mēs braucam mājās gar jūru. Nebrauksim gar jūru. Nē, gar pašu jūru, nē. Tā jūras klāt. Te ir saulēt, savus okas uzskat. Ir gan bruģains. Asfalts. Tur var redzēt jūru. Mēs braucam ar jūru pa kāpām. Nosacīt aizaugušām kāpām. Te ir tā braukā. Te vajadzētu celiņus. Vispār paredzētu, ka rītiņi braucēt celiņus priekšājā. Vai arī celiņus naudu taisīt. 1 metrs maksā šeit 100 latus. Metrs, 1 metrs. Tas ir metri plats celiņš, tur kvadrātmetrā 100 latus. Ļoti laba cena. Es par tādu naudu zinu kaut vai ar katliņu māku kurnāt asfaltu un likt. Pa dienu uzlikt 2 kvadrātmetrus un man būtu 200 latu alga. Jūra tur ir. Jā, redzēt. Tur viņš pastaigājis nelegāli. Tas tāds. Neierakst drīz jūra arī. Man vienkārši negribētu, ka paši jūra braukā. Tad bija vecais cietumu, vecās tur mīstas žokas. Un mēs jau visu laiku braukām, kad mēs tam negatavojamies. Tā, mēs izbraucām uz Jūrmalas ielu. Šeit ir Jūrmalas iela, Jūrmalas ielas gals. Bet mēs braucam tālāk. Daugavas stadionu mazais sporta laukums. Mākslīgais. Tad mēs braucam uz augšu. Un te jau redzam jūru. Jūra, tur. Labi. Braucam tā. Es ar vienu roku braucu. Ar vienu roku, otrā rokā tur fotokameru.
Krievi glābšanas stacija. Un ir dīķis, kurā tikai pašķiet vispār slaiz divsmulīgas rūsas tādu. Te ir. Tā, šeit bija vilkšana bija. Tā, šitā. Un mēs gribam aptīties veco sanatoriju un Gulbīšu dīķi tagad pa labi. Vecā sanatorija. Vecā sanatorija. Un te jāgriežās aizbraukt uz Gulbīšu dīķi. Gulbīšu dīķi ir remontē. Skaisti būs tādi laiņi. Tā. Laiņi. Piemies. Tur dzīvo un strādā arhitekts Kokins. Te bija kaut kāds cits, bet pa melniem ir nezinu, kas tas ir. Brauc kartiņ. Mēs brauc kartiņ tādu mežu. Tur parka. Ir lēzeni, vīgan iet pēc vibrācijām. Te jau ir Kurmājas prospekts. Sākums. Pats sākums. Ļoti viegli. Tas arī viss.